Lai gan bumbiņu mazliet vairāk kontrolē Impar komanda, bet bīstam visu laiku uzbruk arī pretuzbrukumos atbild Mājinieku komanda. Un šeit iespēja mazākumā būt vārds un vārti mazākumā. Tomas Zon izcīna bumbiņu, dodās uz priekšu. Piespēle numur 16. Ivo Preisam un Preiss mazākumā raida bumbiņu vārtu apakšējā stūrī. Rezultāts 1-1. Mazākumā BRGD OC Limbaži Impar izlīdzina rezultātu. Metieni daudz metieni ir uz Impar komandas vārtiem. Diezgan līdzīga cīņa šobrīd. Skatījās iepriekš Impar komanda ir diezgan viegli pārspējis savus sancenšus vairāk vai mazāk, bet šodien izskatās, ka tiešām un ir vārti. Vārti ir Edijs Kamers piespēlē numuram 79, tas mums ir Raivis Kurnīgins, gūst vārtus, izvirda Impar komandu vadībā. Tad ātri saspēle un Impar komandu vadībā 2-1. Tikpat tālu piespēle apakaļ uz otru laukumu pusi un šeit arī Impar vārdsargs lieliski darbojās vārtos. Pilnīgi viens vārds priekšā bija atstāts Mājinieku komandas spēlētājs no tuvas distances raida bumbiņu tuvajā vārta apakšējā stūrī, taču tur pēkšņi parādās Impar vārdsarga roka. Un rezultāts paliek nemainīgs 2-1 un šeit atkal bija laba iespēja Mājiniekiem no ātri priekš izdarīt metienu, taču viņi pa metienu neizšķirās. Tāda diezgan ātra spēle. Momenti daudz vienā un otrā pusē. Šeit ļoti izcils saspēle. Numur 79. Tas mums ir, kur Nīgiņš piespēlē Hammeram, Hammers tālāk Kasparam un Kaspars jau raida bumbiņu tukšajā vārta stūrī. Rezultāts 3-1 Impar komandas labā. Un tāda ātra saspēle no vienas malas uz otru un metiens vārtos. Šeit jau Impar komandas Edijs. Un labi. Ar pirmo piegājienu Edijam piespēle Kasparam Šēlam neizdodas, taču bumbiņa aplec pie Kurnīgina, kurš raida bumbiņu no tos distances vārtos un rezultāts 4-1. Un sākumā Mājinieku komanda izskatījās daudzreiz bīstamāk, tāda mazliet ir pajukusi nedaudz spēle Mājinieku komandai. Un šeit tāda neveiksmīga epizode Mājinieku komandai. Tomas Zon ļoti kontrolē bumbiņu, mēģināja izlausties caur vairākiem aizsargiem, izdarīt metienu, taču kaut kāds rikošets bumbiņu uzlēc gaisā un aizkrīt vienkārši vārdsargam aiz muguras un ielec vārtos. Raidis Ozols ar bumbiņu, atspēlē apakaļ jaunajā Adriāns Tomas un Zonem. Tā saka vecā Impar Blitz, nav zaudējuši ķērienu, ātri saspēle, rezultāts jau 6-1. Varēja būt nedaudz savādāks rezultāts, bet ļoti labas iespējas neizmanto Mājinieku komandu, ļoti labas. Impar komanda iekrīt pretuzbrukumos aizsardzībā. Neviens nepaliek. Līdz ar to rodās šīs iespējas Mājinieku komandai, taču par laimi BRGD OC Limbaži komandai. Šis iespējas netiek izmantotas. Un šeit Maksims Černovs vienkārši no savas laukuma puses izdara tālu metienu uz vārtiem. Vārtsargs kļūdās, ielaiž vienkārši metienu. Šis vārtsargs gols tāds. Nevajadzīgs varbūt šajā situācijā. Rezultāts kļūst 7-2. Ļoti elementārā situācijā vārtsargs netver bumbiņu. Bet kādās arī tā. Šeit atkal piespēles numur 30. Tas bija Valters Ērglis. Un šeit Jānis Treimans. Labi un teicami. Jānis Treimans individuāli izdara pirmo metienu. Šķiet metiens īsti nepadevās, bet uzreiz pats atgūst bumbiņu. Aiziet garām vārtiem. Garām vārtsargam, gandrīz jau garām vārtiem, taču
Iebakst bumbiņu vārtos, pats jau atrodoties aiz vārtiem. Jānis Freimans palielina punktu starpību, vārtu starpību. 8-3 rezultāts. Šeit Edijs Hammers ar bumbiņu, individuāli apspēlē. Pretspēlētāji piespēlē Kasparam neizdodas metiens. Vai, nu, šis jau bija kaut kas no ekstra klases. Edijs no aizvārds vienkārši ar vienu roku. Ātra kustība, bumbiņu uz vienu pusi, uz otru. Uz vārtu priekšu un vārtsargam starp kājām ieripina bumbiņu vārtos. Ļoti skaists gols. Izcils, es pat teiktu, ātras roku darbības. Bumbiņa kā pielipus pie nūjas un pāris kustības un vārtsargam starp kājām un bumbiņu vārtos. Rezultāts 9-3. Šedijs atgūst bumbiņu, atkal teicam individuāls. Nospēlē Edijs Hammers, atrod Kaspars Čēls. Kaspars Čēls nekļūdīgs. Rezultāts 10-3. BRGD OC Limbaži Impar komandas labā. Nu, Edijs šodien lieliski apgādā savus komandas biedrus ar piespēlēm, pats arī gūst vārtus. Nu jau būs pietuvojies top 3. Nu jau varētu teikt top 5 ir ieņēmuši Impar komandas spēlētāji statistikas rādītājos. Un šeit atkal ļoti laba cīņa pretinieku laukuma pusē. Ātras atspēle, Raitis Ozols neatstāts viens pats vārtu priekšā. Metiens par vārtiem un vārti. Rezultāts 11-3. Atlikuši 2,5 minūtes otrajā trešdaļā. Šeit atkal Edijs dodās uz priekšu. Piespēlē Kasparam, Kaspars bumbiņu neuztver. Arī Mājnieku komanda kļūdās savā laukuma pusē. Atkal Edijs gūst vārtus jau 6. punktu šodien. Mājnieku komandas kļūda atkal. Pavisam vienkāršā situācijā. Edijs neko neizdomā, nē ar to nūjas pusi, bumbiņu vārtos. Labi, Kaspars Čēls vārtu priekšu mēģinā piespēlēt Kurniginam. Kaspars pacīnās par bumbiņu. Šeit jāturpina spēlēt, Kasparam silpi nebija, jāspēlē līdz galam. Šeit kļūdās Mājnieku komandas vārtsargs, kur ne vārtsargs atvainojas aizsargs. Mēģināja piespēlēt, neskatoties devu piespēli gar vārtiem. Neviens šādu parasti piespēli gar vārtiem, neskatoties savā laukuma pusē nedod. Nu, un, protams, bumbiņi nonāk pie Edija. Edijs būs savus kārties vārtus šodien. Raitis. Bumbiņi tāpat paliek pie Impar komandas. Šeit Tomas mēģināja piespēlēt Raitim. Adrians Raitim. Raitis met vārtos. Vārtsargs jau pat vairs nelec pakaļ šīm bumbiņām. Nu, ātri saspēle, labi saspēle. Viena diagonālīt, otra, trešā un metiens tukšā vārtu stūrī. Rezultāts 14-4. Impar komanda neļauj pietuvoties tuvāk pa 10 punktiem. Saspēle. Jānis Justamens ar bumbiņu. Piespēlē īsti nevarēja saprast, kā mēs to piespēlēt, taču bumbiņu nonāk pie Jānis Freimana. Jānis Freimans met un met viņš vārtos. 15-4. Jānis Freimans. Otrie vārti šodien. Īstā vietā, īstā laikā Jānis bija. Tad Mājnieki atkal dodās uzbrukumā. Taču atkal bumbiņi tiek laukuma centrā zaudēt. Tomēr to ātri atgūst un atkal ātri zaudējām. To darīs Edijs. Edijs piespēlē Kasparam. Kaspars met tukšā vārtu stūrī. Bija pārkāpums pret Ediju fiksēts, taču bumbiņi palika Impar komandai. Tika gūt vārti, līdz ar to pārkāpums netiek fiksēts. Vārti tika gūti. Rezultāts 16-4. Taču bumbiņi pārķert.
Raidis Tomasam, Tomas Sadrianam un Raidis met tukšos vārtos. Liela šī te trijo saspēle ļoti bieži nostrādā. Maina vienu malu, otru malu, diagonāli piespēldi ar vārtiem un metiens jau tukšos vārtos. Vārtsargs tiek izvilkts uz vienu stūri, metiens diagonāli piespēle, metiens tukšā vārta stūrī. 17-5 rezultāts. BRG DOC Limbeži Impar komanda pārliecinošā vadībā. Jāspēlē vēl 8 minūtes.